patiesībā ar to skaistumu jau ir tā, ka mēs skatāmies ar savām acīm katrs. Var jau visu mūžu, piemēram, staigāt pa pielijušām pelēkām smiltīm, bet var galvu pacelt augstāk un ieraudzīt kļava lapus un zvaigznes. Mēs dzīvojam ļoti skaistā zemē. Mums ir jūra, mums ir meži. Un Saldus patiesībā ir viens neliels gabaliņš no mūsu Latvijas. Saldus ir mana pilsēta, mana dzimtā pilsēta, un acīm redzot, ka es no Saldus vienkārši nevaru aizbraukt prom un dzīvot citur. Īpaši skaista ir Rozentāla glezna uz baznīcas kāpnēm, un tā varētu daudz ko saukt. Man laime ir tad, kad es dzirdu tādu mazu spalgu balstiņu. Onītē, paldies, ka tu atbrauci! Un tad es tieku pie vērtīgākās kaklarotes pasaulē. Man laime ir tad, kad man mīļie visi ir veseli, kad mājās valda miers un saticība. Darbs sniedz gandarījumu, tad, ja viss izdodas, tā kā domāts, tā kā plānots, bet patiesībā jau ir tādas laulību ceremonijas, kur jaunais pāris arī man iedāvina gabaliņu savas laimes. Tad es esmu arī darbā laimīga. Jā, ģimenes spēks noteikti ir tā sajūta, ka tu neesi viens, ka tev vienmēr sapratīs, ka tev vienmēr atbalstīs, ka tu vari būt tāds, kāds esi ģimenē, ar visiem saviem priekiem un bēdām, varbūt dažreiz ar kaut ko muļķīgu. Ģimene, jā, tas ir liels spēks, ja mēs viens otram esam, tā pa īstām.